tas, kas piesaista, droši vien ir tieši tās sajūtas, ko tu vari iegūt, braucot ar šo klasisko spēkarati, jo tas ir pilnīgi cits izjūtas, emocijas, pieredze, tur ir gan tehniskās atšķirības, kas ir no stūra bez pastiprinātāja, bez bremžu pastiprinātāja, tas viss prasa tā kā lielu koncentrēšanās un tā kā arī pieredzi. Un līdz ar to tas viss arī komplektā ar to tieši rallija formātu, tas to padara vēl interesantāku. Gluži pensionāra rallijas tas nav, bet, protams, mums tie dalībnieki arī ir sākot no dažiem 20 gadu vecumu līdz pat 60 un pāri, kas arī ir izbijušie sportisti, tad publika ir ļoti dažāda un tas nav nekāds parāds brauciens, tas tiešām aiziet azartā un tas ir diezgan sportīvs ar visu to, ka mums ir dot vidēji ātrumu, kuros jāiekļaujās, nu nekāds lēnais pasākums tas nav. Tātad Youngtimer dalībnieki tika dalīti 3 grupās. Pirmā ir nedēļas čempionāta ieskaits grupa, kur piedalās vairāk tieši ārzemju sportisti. Tā kā Rallijas Latvija ir viens no šī Ziemeļa Eiropas čempionāta posmiem, tad viņi sacensīsies arī pa Latvijas ceļiem. Otrā grupa ir saucamie rallija eksperti, kur jau piedalās mūsējie, bet pieredzējušāki un izbijušie profesionāļi un tādi, kur sev vēlas vairāk pārbaudīt. Un trešā grupa Youngtimer, kuri arī veiks tieši to pašu distanci, bet nedaudz vieglākiem nosacījumiem. Tas būs tāds, domāju, arī ļoti labi piemērots dalībniekiem, kur pirmo reizi startē šādā pasākumā. Pirmām kārtām automašīna piemērota, ļoti labs stūrmans vēlams, kurš saprot, kā rēķināt, kas jāsaka pilotam. Un viens no galvenajiem arī ir vēlme piedalīties. Youngtimer rallija un ekspertu kategorijās dara automašīnas, kas ražotas līdz 1985. gadam. Viņām nav jābūt aprīkotiem drošības karkasiem, bet, kā jau visos mums pasākumos, galvenais, lai automašīnas vizuālais un tehniskais stāvoklis atbilst noteikumiem. Priekšroka tiek dota automašīnām vēsturiskā spēkrata certifikātu. Tādēļ šajā kategorijā līdz 85. gadam ietilpst gan Žiguļi, gan Sābi veci, Alfa Romeo, Triumfi. Tas spektrs ir ļoti plašs, tad arī Jaguāri varbūt tas, redzēt skatītājiem būs daudz ko, un tas tāds ļoti baudāms un skatāms pasākums.